tas ir dabīgs elements, ko Krievija, diemžēl, izmanto. Tas ir hibrīdu uzbrukums. Krievijai nepatīk, ka mēs palīdzam Ukrainai. Tāpēc visas organizācijas, arī uzņēmumi, duālās pielietojumi vai militārie uzņēmumiem ir jābūt augstākā gatavībā. Tas ir tikai piemērs tam, ka drošības sistēmas jāklaus arī mūsu spēcdienestu instrukcijām par to, ka ir jāuzlabo savas drošības prasmes tieši uzņēmuma apsardzē. Un, jā, tie ir potenciāli elementi, bet mēs sadarbojamies kopā arī ar šiem uzņēmumiem un organizācijām. Ir iesaistīti mūsu dienesti, kas arī brīdina. Mums ir jāpauž kopīgas nostāja austrumu flangā. Es teicu, ka mēs visas Baltijas valstis esam ietekmēti, mūsu ekonomikas un IKP ir kritušās. Latvijā tas ir par 1,8% dēļ šiem ģeopolitiskiem apdraudējumiem, bet vienlaikus mums ir jāiegūt visām Baltijas valstīm milzu resursi drošībā. Mēs to darām 100%, to veltot drošībai, militārai drošībai, un to mēs darām uz aizņēmumu bāzes. Mēs to darām ar mūsu iedzīvotāju naudu, nodokļu naudu, un tas ir kopīgi mums jāadresē arī pārunās par nākošo finansēšanas aploksni no Eiropas. Mēs sargājam Eiropu. For the invitation and for the warm welcome in Riga, despite the weather. The numbers are quite high. Lithuania counts that it's since the start of this new year, it's approximately 1,900 secondary migration. But we see improvement because we addressed the issue when the Latvian president was visiting Vilnius. There were ministers also escorting and in the delegation, and we addressed those questions, and we see that Latvia is really making an effort. You have this werewolf, and I think that the werewolf is really, making its work.